Dienā, kad visa Latvija talkoja, kuldīdznieki un pilsētas viesi svinēja 9. ikgadējo pavasara palu šovu Lido zivis Kuldīgā un hercoga Jēkaba teleportēšanos telpā un laikā un atgriešanos Kuldīgā lielizmēra vides objekta izskatā. Hercoga Jēkaba valdīšanas laikā Kurzemes hercogisti un Kuldīga piedzīvoja īstus ziedu laikus. Tieši tāpēc jau mirklī, kad tika izsludināts konkurss par hercogistes valdniekam veltītu pieminekli Kuldīgā, tēlniekam Gļebam Paņķiļejevam ideja bija skaidra tej uzreiz. Ideja atnāca pati, laiks to nodiktēja, jo konkurss notika 2010. gadā un īstenībā tas bija līdz šim zemākais krīzes punkts. Jo bija tā, ka samazināja algas, ka cilvēki zaudēja darbu, ka runas parādījās jauni vārdi, tādi kā konsolidācija, optimizācija un briesmīgi vārdi īstenībā, ko pirms tam neviens nelietoja. Vispār es pat nezināju nemaz, ka tādi eifemismi pastāv. Un hercogs Jēkabs, atklāti sakot, ir simbols tieši tam, kā to izdarīt veiksmīgi. Jo viņš varēja optimizēt budžetu prate un stimulēt ekonomiku, un pat kolonijas bija. Ja, tas nozīmē, ka viņš spēlēja aktīvi arī globālajā arēnā. Un tas bija tāds labs simbols, jo tajā brīdī tauta gaidīja tādu cilvēku. Piemineklis ar nosaukumu Teleports tika uzstādīts pašā Kuldīgas sirdī vecpilsētā uz Gājēju ielas, tādējādi simbolizējot pāreju no vecās pilsētas daļas uz jauno. Šajā unikālajā vairāk nekā 2 metrus augstajā vides objektā tagad iespējams aplūkot, kā hercogs Jēkabs ar laika mašīnu no pagātnes ierodas 21. gadsimtā. Ideja ļoti brīnišķīga. Es jau no paša sākuma jau sekoju līdzi, kā tā attīstība būs, un tieši šis uzstādīšanas brīdis tas tāds saviļņojošs moments īstenībā ir, un es jau sevi jau lēnām sāku pieskaitīt pie kuldīdzniekiem. Es domāju, ka hercogs Jēkabs sen jau ir pieņēmis par cik to, ko viņš jau šeit ir izdarījis šajā pilsētā. Hercoga Jēkaba plāni bija milzīgi, un vēl aizvien klejo leģendas par neskaitāmiem pazemes tuneļiem zem Kuldīgas. Taču šoreiz, pateicoties tam, ka kādu no plāniem dižais, tā laika Kurzemes hercogistes valdnieks nepaspēja realizēt līdz galam, ik gadu pavasarī Ventas rumbā vērojama unikāla dabas parādība – lidojošas vimbas. Šeit ir Eiropas platākais ūdenskritums Ventas rumba, 249 metri. Un, tas laikam vienkārši ir dabas likums, jo šīs zivs vimbas pavasarī dodās nārstot, un tās nārstu vietas ir virs rumbas. Tā kā hercogs Jēkabs savā laikā rumbas apejas kanālu tā arī nepabeidz, tad nākās lekt pāri. Jēkaba laikā bija izgudrots, kā tās zivs viegli notvert, rumbā ievietojot īpašus grozu spītus, kur tās zivs vienkārši lecot krit pats iekšā, atlika tikai savākt. Tāpēc savulaik Kuldīga esot pat dēvēt par pilsētu, kur zivs ķer gaisā. Ikvienam dabas mīļotājam vēl māja pirmajās 2 nedēļās ir iespēja apmeklēt skaisto Kurzemes pērli Kuldīgu, uz Gājēju ielas sasveicināties ar pašu hercogu Jēkabu un, kas to lai zina, varbūt arī noķert kādu lidojošu vimbu. Agnese Rozenbauma, Ilmārs Roķis, Raids Valters, labvakar Latvija!